Čau! Esmu Pipars. Šodien mēs taisīsim ekskluzīvāko cīsiņu mīklā. Tas, kā tu gatavo ēdienu, arī tas, cik smalki tu sagriez sastāvdaļas, tas viss maina to, kā tavs ēdiens beigās garšos. Jo skaidrs, ja mēs sagriezīsim sīpolu lielākos gabaliņos, ka mēs vairāk jutīsim sīpolu. Ja mēs viņu sagriezīsim mazākos gabaliņos, mums pa lielam būs tas sīpolu aromāts lielākoties. Es nekad neesmu vienu un to pašu recepti gatavojis pilnīgi tāpat, kā es to darīju pirmo reizi. Ja es recepti atkārtoju, tur vienmēr esmu ieviesis kaut kādas izmaiņas. Tagad ķiplokus mēs sasmalcinam. Sagriežam tādos diezgan palielos gabaliņos mūsu cūkas krūtiņu. Jāsagriež cūgaļa nedaudz mazākos gabaliņos, un tad viņa ir jāliek blenderī. Un tad mēs to visu forši kopā sablendēsim. Un tad kas mums sanāks? Protams, maltā gaļa. Panna mums tagad ir jāuzkarsē, un tad mēs tur liksim iekšā visu, ko mēs sagriežām uz šitā te dēlīša. Tad mēs cepam līdz sīpoli kļūst caurspīdīgi, ja? Vairāk mums nevajag, un tad mēs liksim klāt malto gaļu. Īstenībā, lai cik tas smieklīgi nešķistu, mana mīļākā fīča manā studijā ir tas, ka var savienot indukcijas plīti ar nosūcēju. Un konkrēti mana mīļākā lieta ir tāda, ka ieslēdzot plīti, tev ieslēdzās arī gaismiņas. Varbūt šķiet tāds sīkums, taču, zin kā, tad, kad tu esi tāds profesionāls virtuvē, kā es tāds huligāns virtuvē, tad katru reizi spiesto lampiņas pogu, tev tā nogursta roka, tā kā man tas tiešām ļoti labi notiek. Tagad mēs pievienojam maisījumam malto gaļu. Tā, pievienojam Worcester smērci, man šeit ir aptuveni kādas 2 ēdamkarotes. Tā, šķidrums. Pielējot Worcester smērci, mums ir jāpārliecinās, ka viss tas šķidrums ir iztvaicējis. Ja? Un viņš ir. Tā kā tagad mēs varam likt šo te bišķi atdziest. Tas būs mūsu pildījums. Tagad ķeramies klāt mīklai. Bekons ar oreo. Es ietinu oreo cepumus bekonā, apslacīju ar barbekju mērci un uzliku uz grila. Īstenībā patiesi garšīgi. Esmu pārlicis uz paplātes šo te mīklu. Paplāte man ir diezgan superīga. Viņa ir taisīta speciāli priekš tā, lai nevajadzētu izmantot cepumu papīru. Tagad mums viss šis te ir jāiesmērē ar mērci. Mērci mēs liekam pa vidu. Tālāk mēs gāžam šo te tieši pa vidu. Šis ir mūsu pildījums, jo mums vēl dosies virsū sieriņš. Es sagatavošu mīklu tā, lai viņu varētu tā smuki pārlocīt un taisīsim dekorācijas. Ja? Un mēs sākam veidot tā kā tādu bizi. Mēs liekam uz vidiņu vienu šo te, un tad otru, un tad vienkārši tā tik turpinam. Taču pirms tas var doties krāsnī, tas, kas mums ir jāizdara, mums ir jāapslaka nedaudz ar olu. Lai nepītos vaļā, mans ieteikums būtu no vienas puses, un tad no otras. Ja? Ejam pakāpeniski. Krāsnis ir uzsilusi, 190 grādi, mums šo vajag likt iekšā 30 līdz 35 minūtes.